Ja tev ir šausmīgs nogurums, enerģijas trūkums, un kāds ārsts vai ģimenes loceklis tev jau ir ieteicis pamēģināt antidepresantus, lielākajā daļā savā praksē es redzu, ka izsīkums nav cilvēku galvā, izsīkums nav cilvēku psihē, izsīkums ir fiziskajā ķermenī. Un nogurums ir ķermeņa palīgā sauciens. Lūdzu, noklausies šo video, lai tu saprastu, cik dziļš patiesībā ir enerģijas un noguruma jautājums un ko mēs nodaram savam ķermenim, ja mēs izdaram nepareizos secinājumus. Pirms sākam viena svarīga lieta. Es nesaku, ka depresija nav reāla. Es nesaku, ka antidepresanti nepalīdz. Depresija ir reāla un antidepresantiem ir sava vieta krīzes terapijās. Daļai cilvēku tie ir vietā un dod atvieglojumu, par to nav jautājums. Bet tā ir daudz mazāka daļa nekā mūsdienās cilvēki mēdz domāt. Lielākā problēma šobrīd ir cita. Cilvēks atnāk pie ārsta, saka, man šausmīgs nogurums, es nevaru dienu nodzīvot, analīzes uzrādās normā, un ārsts diezgan bieži izdara pārāk ātru secinājumu depresija un aizsūta pie psihoterapeita, un psihoterapeits izraksta antidepresantus. Ja cilvēkam noveicās, viņam ir labākā gadījumā tiek pārbaudīts vēl dzelzs panelis un anēmijas iespēja, un tas arī viss. Kur ir problēma, ja cilvēks aiziet ar antidepresantiem kabatā? Un ja situācija ir tāda, ka problēma ir fiziskajā ķermenī, antidepresanti to neatrisinās, bet pastiprinās. Tas klusi attīstās fonā, tikai tagad to maskē medikaments, bet arī tikai pirmajā brīdī. Un ar laiku sāk parādīties arī medikamenta blaknes uzmanību, kas arī var būt nogurums, enerģijas trūkums. Un vēl ir kāda lieta, par kuru agrāk latvieši runāja atklātāk, šobrīd jau mazāk, kad tikko sāka parādīties šī tendence aizvien vairāk slimības norakstīt uz psihosomatiku un uzlikt cilvēkus uz antidepresantiem. Mūsējā latvieši teica, cilvēks paliek par dārzeni. Un tas, ko nepastāsta līdz galam, kad cilvēks sāk lietot antidepresantus, ka ceļš atpakaļ ir ļoti grūts. Man ir nācies runāt ar cilvēkiem, kuri iekšēji jūt, ka tas kaut ko dara ar viņu raksturu un ka viņi to vairs negribētu. Bet lielākā daļa medikamentu ieklausies pēc 2-3 nedēļām izraisa atkarību. Nevis psihisku, bet fizisku. Un, lai nokāptu no antidepresantiem, ir jārēķinās ar tādām pašām pohām kā pie alkoholisma, kas var būt pat dzīvībai bīstams. Un tā ir atsevišķa smaga programma, kurai ir vajadzīga terapeitiska pavadība. Bet kurš terapeits vai ārsts to uzņemsies? Jo tas nedarbojas tā, ka dariet tā un tā un tā, un viss būs kārtībā. Problēma ir tajā, ka cilvēks šajā nokāpšanas posmā smagākajās situācijās var duķoties apziņa un ir vajadzīga palīdzība. Un vēl tie, kas ir uzlikti uz antidepresantiem, viņiem ir kā izdzēsta griba. Viņiem vienam pašiem, es gribētu teikt, ir diezgan neiespējami izrauties no šīs situācijas. Un ja pieaugušie šim nepievērš uzmanību, tad situācija tālāk eskalē arī uz bērniem un jauniešiem. Ja mēs paši nesaprotam situāciju, cik tā ir nopietna, tad mēs atļaujam uz antidepresantiem uzlikt arī savus bērnus un jauniešus. Tādējādi daļēji viņus atslēdzot no dzīves. Ja mēs paskatāmies uz Ameriku, tad tur šobrīd tiek uzskatīts par normu, ka
jaunieši un bērni tika uzlikti uz 3, 4, 5 dažāda veida antidepresantiem, lai viņi netraucētu skolotājiem, lai viņi kārtīgi, mierīgi uzvestos skolā. Un tāpēc šis video, lai tev būtu informēta, lai tu aizdomātos par šo jautājumu, jo jautājums ir ne tikai par tevi, bet arī par nākamo paudzi. Pēdējos gados es redzu eskalējot tēmu par šausmīgu nogurumu un enerģijas trūkumu. Pat mūsdienu medicīnai ir daudz vairāk diferenciālās diagnostikas iemesli, vairāk nekā 2, tātad uzlikt uz antidepresantiem vai paskatīties, vai tā nav anēmija. Un par to es šodien runāšu, bet es runāšu arī par tiem simptomiem, par kuriem klasiskā medicīna šodien nerunā. Šajā video sākās tagad svarīgākā daļa un noteikti varētu noderēt arī terapeitiem. Tātad pārskats par to, kas vēl varētu būt iemesls. Un interesanti ir tas, pievērs uzmanību, ka tu iesi cauri šim sarakstam. Ja tu esi intuitīvs cilvēks, tu pievērsīsi uzmanību tam punktam, kurš tev rezonēs. Sāksim ar to, ko medicīna oficiāli atzīst un ko būtu jāizmanto pie anamnēzes. Cilvēks sūdzās par šausmīgu nogurumu un enerģijas trūkumu. Šie dati ir no vācu medicīnas literatūras apkopojums no diferenciālās diagnostikas. Šis nav pilnīgs pārskats, bet tas ir labs sākums, lai tevi izrautu no strupceļa, ka visas problēmas ir psihē. Tātad šī nav diagnoze, tas ir saraksts, ko izslēgt sistemātiski, nevis akli minēt. Un mēs, kad aizējam pie ārsta ar kādu problēmu, mēs arī redzam, ka mēs tiekam nosūtīti tālāk uz dažādiem izmeklējumiem. Šeit doma nav tāda, ka ģimenes ārsts nezina, ko viņš dara. Viņš nosūta uz tālākiem izmeklējumiem saskaņā ar protokolu. Problēma ir tajā, ka tad, kad šie izmeklējumi ir veikti, būtu jāseko pamatīgam izvērtējumam, bet, diemžēl, bieži tas administratīvā sloga, enerģijas trūkuma, arī ārsti cieši no izdegšanas, netiek darīts. Vai arī varbūt kādreiz netiek darīts vairāk nekā attiecīgā situācija prasītu. Un galu beigās gan ārstiem, gan terapeitiem ir laika trūkums un ierobežots laiks. Tāpēc it kā doma ir laba, bet praksē viņa pārsvarā nedarbojās. Pirmais iemesls var parādīties patiešām asinsainā, kas norāda uz anēmiju un leikēmiju. Šīs lietas parasti tiek pamanītas, un paldies Dievam. Bet te ir āķis. Bieži vien analīzes netiek uztaisītas pilnībā. Tiek uztaisīts tikai hemoglobīns vai tikai dzels vai tikai feritīns. Bet šeit mums būtu jāskatās uz pilnu asinsainu un uz pilnu dzels paneli. Nākamais svarīgs iemesls ir sirds darbības traucējumi, un šis ir skarbi, jo sirds mazspēja, akūti iekaisumi, miokardīts izraisa šausmīgu nogurumu, enerģijas trūkumu. Un pēdējos gados mēs redzam aizvien vairāk miokardītu, īpaši pēc vīrusu infekcijām. Un ar sirds mazspēju un akūtiem iekaisumiem nav tādas situācijas, kas pieris ir rakstīts, mans nogurums ir no sirds mazspējas. Arī šeit ir jāveic noteikti izmeklējumi. Iedomājies, kas notiekās, ka kādam ir sirds mazspēja, bet viņš tiek uzsēdināts uz antidepresantiem. Saprotiet, tā nav kritika. Šis ir par to, ka ja cilvēkam ir enerģijas trūkums un nogurums, ir jāatrod īstais iemesls. Un tieši pie sirds, piemēram, pie ātrās palīdzības gadījumiem, kad ir šausmīgs nogurums, ģimenes ārstam būtu jau jāskatās uz to, vai šis pat nav gadījums, ka cilvēks ir jāsūta uz klīniku, uz ātro palīdzību. Un ja mēs šādajā situācijā to neapskatām, bet cilvēku uzliekam uz antidepresantiem, tad man vienkārši nolaižās rokas. Nākamais iemesls
elpošanas ceļi, plaušas, ja, akūti iegaisumi, plaušu fibroze, mukoviscidoze, kroniska skābekļa nepieciešamība šūnām. Tas izpaužas kā kronisks nogurums. Un atkal, ja mēs to neņemam vērā, nediagnosticējam, pat neapskatāmies, kādas sekas ilglaicīgi tas atstāj uz cilvēku veselību. Nākamais. Mēs vēl aizvien esam pie diferenciālās diagnostikas klasiskajā medicīnā. Ir pat tāds teiciens, kā nogurums ir aknu palīgā saucējs. Tas var būt akūts un kronisks hepatīts, ciroze, un aknas ir detoksikācijas centrs, un tas nozīmē arī to, ka aknas vairs netiek galā ar toksīniem. Ir arī tāds teiciens, ka aknas cieš klusējot. Ja tās ir pārslogotas, cilvēks ir noguris, lai cik viņš veselīgi mēģina dzīvot. Un atkal, ja mēs šeit uzsēžamies uz medikamentiem, mēs vēl vairāk noslogojam aknas, un mūsu enerģijas trūkums un nogurums pastiprinās. Un tagad, ja kāds klausās un izrauj tikai šo te vienu aspektu, nē, tas nenozīmē, ka jāmetās kaut kādās aknu tīrīšanās vai aknu detoksikācijās. Tas ir viens punkts no visiem. Nākamais punkts - nieres. Un par šo maz, kurš iedarmojās, bet bieži tas iet kopā arī ar aknu problemātiku. Tātad nieru mazspēja var izraisīt tādu nogurumu, ka cilvēks vispār vairs nevar pakustēties. Vienkārši izslēgts. Kāpēc? Tāpēc, ka toksīni iet caur aknām un nierēm, caur nierēm iet ūdenī šķīstošie toksīni. Un ja nieres vairs nestrādā, tad attiecīgi organismā palielinās toksiskais sloks un cilvēkam ir nogurums. Un vēl vienreiz uzdodam kopā savu jautājumu, kas notiksies, ja šādā situācijā mēs uz to nereaģēsim. Nākamais punkts - endokrīnā sistēma, cukura diabēts, hipotireoze, vairogdziedzera problemātika. Principā pie pilnīga izmeklējuma ģimenes ārsts to parasti pamana un sāk skatīties dziļāk, bet šeit ir jautājums, kas izraisa endokrīnās sistēmas problemātiku. Principā tas nav iemesls, tas ir starposms, kad jau attiecīgā sistēma ir bojēta. Bet tagad paskatīsimies uz vēl aizraujošāku otro daļu, ar ko vairāk nodarbojās funkcionālā medicīna, naturopātija un vides medicīna. Principā tas nav nekas atrauc no pirmās daļas, tas ir vienkārši ieiet dziļāk un paskatīties uz iemesliem. Post-covid sindroms, ai. Lūdzu, neielieciet mani sazvērnieku kastītē, jo tas ir oficiāls termins, tāpatās kā postvaks sindroms. Un tā ir, mīļie, masveida problēma kopš 2020. gada. Ietekmē mitohondrijus, asinsvadu sieniņas, autonomo nervu sistēmu, un daudziem cilvēkiem nogurums pēc visas šīs ažiotāžas neaiziet vēl gadiem, tāpēc, ka nepaskatās uz iemeslu. Nākamais dziļākais iemesls - mitohondriju disfunkcija. Mitohondriji ir tie, kas no skābekļa un no glikozes šūnās veido enerģiju ATP. Mitohondrijas ir tavās šūnās enerģijas ražotnes. Ja tās ir sagrautas, tad tavas mazās rūpnīcas, ja mēs tā varētu nosaukt šūnas, vairs neražo enerģiju. Mums ir jāstrādā pie mitohondriju atjaunošanas, un tam ir noteikti posmi. Ja mitohondrijas nestrādā, tu esi noguris šūnu līmenī, neatkarīgi no tā, ko tu ēd, vai tu guli, vai sporto. Šī gadījumā sportošana beigtos vienkārši ar sabrukumu uz 2-3 dienām, kamēr organisms atkal atčoknās. Un oficiālā medicīna to pārsvarā neregulē. Tas, kas ar to nodarbojās, ir funkcionālā medicīna un naturopātija. Kaut gan mēs esam punktā, kur tam visam vajadzētu saplūst vienā vietā, lai cilvēkiem tiktu dots nepieciešamais atbalsts.
tā padzeršos tīru ūdeni, H2O, bez pievienotām vielām. Nākamais punkts - hroniskās slēptās infekcijas. Ja, tas var būt borelioze, tas var būt Epsteina-Barra vīrus, CMV. Tās ir infekcijas, kas rada milzīgu nogurumu. Un atkal, ja mēs uz viņām nereaģējam, bet tā vietā uzsēdušās cilvēks uz antidepresantiem, lai Dievs žēlīgs. Tad nākamais punkts - pelējums un mikotoksīni. Ja tu dzīvo vai strādā telpā ar slēptu pelējumu, tavs ķermenis ražo kronisku iekaisumu un toksīnu reakciju, ko ir ļoti grūti atpazīt. Un viena no pazīmēm domāt šādā virzienā būtu tas, ka, ja tu ārpus mājas jūties labi, uzplauksti, ir enerģija, bet atgriezies mājā, tad ir jāmeklē mājas vidē. Kas varētu būt mājas vidē? Tas, kas izraisa nogurumu. Bieži tas ir krāna ūdens, bet bieži arī pelējums un mikotoksīni. Jā, tad, piemēram, varētu skatīties, ja bieži ar laiku tas ir redzams uz sienām, griestiem vai grīdas, vai arī, ja tā ir, piemēram, privāta māja, tad var skatīties uz mājas būvniecības īpašībām. Ja tur nopirkt jaunu māju un neskapēc pamati apsisti ar kaut kādu dekoratīvu plāksni, bet pati māja ir jau vecāka, tad būtu vērts paskatīties, kas atrodas pamatos. Un pelējumu mēs varam izmērīt gaisā. Ja, bet, lai mēs to izmērītu, mums vispirms ir jābūt šīm te aizdomām. Tālāk mana mīļākā tēma - smago metālu un toksiskais sloks. Tas pastāv klasiskajā medicīnā, bet praksē tam netiek pievērsta nepieciešamā uzmanība. Ja? Piemēram, dzīvesudrabs no zobu plombēm var vienkārši atslēgt cilvēku no vitalitātes. Alumīnijs, kadmijs, glifosāts, gadolīnijas no kontrastvielām. Tā ir vispār atsevišķa tēma. Tad sajūta, ka mūsdienās vairs nepastāv anamnēzes saruna, visus tikai sūta uz izmeklējumu ar kontrastvielām, bet kontrastvielas ir reāli toksīni, kas grauj asinsriti un var radīt smagākas sekas pēc izmeklējuma, īpaši, ja cilvēks ir krīzes situācijā, nekā tas ir bijis līdz tam. Nākamais - zarnu disbioze, līkie gatu parazīti. Un, kad es šo saku, neskrieniet dzīt parazītus, jo cilvēki ar nogurumu krīzes situācijās, tas varētu būt viņu nāves spriedums. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad cilvēks ir krīzes situācijā, viņš ir vājš, viņam nav spēka ar šo te cīnīties. Un ar parazitāro situāciju ir tā, ka lielie parazīti mēdz sasūkties toksīnus, un ja viņi sadalās, tad attiecīgi notiek toksīnu jauna mobilizācija, papildus saindēšanās. Tāpēc pirmais solis ir atjaunot enerģiju mitohondriju līmenī. Un tad mums vēl ir virsnieru izsīkums. Protams, tur faunā ir bijuši gadi, bet tas ir viens no izplatīgākajiem momentiem, ka analīzes normā, bet nav enerģijas. Un vēl viens punkts, svarīgs punkts, absolūti noliegts. Momentā cilvēki tiek ielikti sazvērestības teorijās, no otras puses, kuru sazvērestības teorija nav īstenojusies, bet mēs redzam, mēs visi gribam labu internetu, un mēs redzam, ka aizvien vairāk mājas tiek aprīkotas ar antenām, tiek uzliktas virsū, bieži vien pat nesaskaņojot, vienkārši uz mājas jumtiem, vai uzlikti lieli žuburi. Un šeit mēs masveidā redzam problēmas ar skābekļu trūkumu asinīs, un tas arī ir izmērams. Un vēl mēs redzam šādu situāciju tur, ka principā ir divas galējības, ka vai nu cilvēks guļ un
guļ tā kā zupā un pamostā vai nevar pamosties, vai pamostās un ir visu laiku noguris, vai arī tālāk eskalējošā sistēmā cilvēks vispār vairs nevar pagulēt. Bet tur mēs aizējām jau pie gulēšanas tēmas. Jautājums, protams, ir, ko tagad darīt? Mans laiks arī ir ierobežots, bet, ja mēs uzdodam jautājumus, tad vienmēr pirmais jautājums ir nevis ko darīt, bet ko nedarīt. Nevis ko tādu iedzert, lai paliktu man labāk, bet ko vairs nedarīt. Un tās ir bāzes lietas pie hroniska noguruma un enerģijas trūkuma. Un es priekš cilvēkiem esmu sagatavojusi bāzes ievadkursu, kur tu vari ienākt un sākt kārtot šīs lietas. Un svarīgi tas ir ne tikai kaut kāds kursiņš, bet tā ir iespēja arī ar cilvēkiem apmainīties pieredzē. Un to var izdarīt holistiskās veselības skolā. Un tas ir arī ceļš, ja tev ir uzrunājusi šī informācija un tu gribi pie manis nonākt individuālā pavadībā. Tad pirmais solis ir pievienojas holistiskās veselības skolai, absolvē pirmo līmeni, kur es iedodu visu nepieciešamo informāciju, kur varētu būt iemesls ikdienā. Un tad, kad tu tiksi ar to galā, un ja gadījumā vēl nebūsi atrisinājusi savu problēmu, tad tu droši vari pieteikties pie manis uz individuālo pavadību, kur mēs jau ļoti konkrēti paskatīsimies uz tavu situāciju, kas ir ne tikai konsultācija, bet izvērtējam tavu situāciju, sastādām tavu plānu, kas maksimāli atbilst tavam psiholoģiskajam, fizioloģiskajam stāvoklim un ir piemērots tev. Un tad mēs skatāmies, kā tev veicās šajā izpildē. Jo, ja kāds mani vaicā, es uzskatu, ka konsultācijas laiki, kad mēs vienā konsultācijā varam sakārtot lietas, ir pagājuši. Tas ir novecojis raksturs, ka kāds atnāk, parunā, saņem recepti un aiziet. Un bieži vien šī recepte vispār netiek izmantota. Dažreiz varbūt labi, dažreiz ne. Bet problēma ar tikai konsultāciju bez vides ir tā, un par to man sāp sirds, un man liekas, ka es esmu jau nokavējusi nākt ar šo informāciju ārā, lai vispār kāds vēl sadzird. Es redzu, ka cilvēkiem pazūd atmiņa, pazūd īslaicīgā atmiņa, ka mēs runājam lietas, cilvēks māja ar galvu, ka viss saprot, un nākamajā reizē viņš to ir aizmirsis. Un pat tik tālu, ka cilvēki aizmirst, ka viņi ir atrisinājuši sāpes, ja, vai ka viņi ir atrisinājuši nogurumu. Viņi aizmirst. Viņi aizmirst. Un tas mani ļoti, ļoti satrauc, bet tas arī parāda, ka ir jāmeklē jauni veidi, kā strādāt kopā ar cilvēku. Jo, ja mēs satiekam cilvēku, kurš ir krīzes situācijā, viņš ir diezgan dziļi trusīši alā. Un lai no tās izkļūtu ārā, viņam ir vajadzīga vide. Un šo vidi es tev piedāvāju holistiskās veselības skolā, kur tev ir piekļuve ne tikai bāzes materiālam, bet arī caur jautājumu uzdošanu. Tu vari uzdot jautājumus man, tu vari miedarboties ar domu biedriem, kuri jau ir izgājuši šo ceļu, un tev atverās vārti uz individuālu pavadību. Pie manis. Sanāca garāk nekā es gribēju, bet šis ir tik ļoti svarīgs jautājums. Man tā sāp sirds, ka viss tiek norakstīts uz psihi, un cilvēki tiek iedzīti psihosomatikas stūrī. Un nezinu, kā no turienes izkārtīties. Un paši notic, ka tas ir no psihes. Cilvēki, psihe, fiziskais ķermenis saistīts. Ja? Es savainoju roku, man sāp visā ķermenī. Es saindējos ar kādu toksīnu, nezinu, saelpojos gāzi, man ir apjukums, apziņas traucējumi, kas ir tiešākais pierādījums tam, ka mēs esam mazliet apmānīti tajā, ka viens speciālists skatās tikai sirdi, otrs skatās tikai plaušas, lai arī tas ir tieši saistītas sistēmas, vai arī, ka ginekologs skatās tikai dzemdi
bet neskatās uz zarnu traktu, kas ir turpat blakām. Tu saproti, par ko es runāju. Ja vēlies šādu padziļinātu telpu, kaut vai varbūt, lai iemācītos kopā uzdot jautājumus mākslīgajam intelektam par tev svarīgām tēmām, lai neuzķertos uz šo te pirmo līmeni, kad tev tiek atražotas, vispārējā līmeņa, informācija, tad spied uz saiti zem šī video, pievienojos holistiskās veselības skolai, un mēs tiekamies ar tevi dziļāka līmeņa sarunās par veselību pašatbildībā.